Labdien! Esmu slavenā Valentīna. Cintija teica, tev ir jābrauc uz Jaunkolsnu. Es par tevi tik daudz stāstīju cilvēkiem, ka tev ir jābūt, tā kā es šodien arī esmu pie jums, lai tiešām stāstītu par savu dzīvi. Jo mana dzīve arī bijusi visādu pārbaudījumu pilna. Jau no bērnības esmu dzīvojusi tādā kā zampā, jo vecāki lietoja alkoholu. Bija strīdi, bija nesaskaņas, bija visādi pārmetumi. Mēs arī bērni ātri sākām to lietot. Un alkohols ienāk dzīvē kā liela atkarība. Tāpat smēķēšana. Ļoti agri sāku to visu darīt un, protams, arī pakļāvos sātana varai un dzīvoju šo dzīvi, ko mēs pārsvarā visi arī dzīvojam, vai ne? Un tad ir tāds mirklis, kas atzīst bērni, kamēr viņi maziņi, tu tā kā turies, tad ir tāds brīdis, kad saslims dēls, ar nopietnu slimību audzēju. Tad vēršos pie Dieva, meklēju Dievu, atrodu viņu, izlūdzu savu dēlu kā māku, bet izlūdzu viņu no slimības, viņš tiek dziedināts no audzēja. Tad atkal ir posms, kad dzeru, kad nedzeru. Tā dzīves vaida mani visu laiku no viena krasta uz otru, bet nāca ļoti smags pārbaudījums, kad mana mamma saslima ar insultu un palika uz gultas guļoša. Nu jau tagad būs 7 gadi, kā guļam, ja, kopju savu mammiņu. Palīdz man brālis Jānis, paldies arī viņam. Un tad vismagākais trieciens manā dzīvē bija tas, kad man aizgāja dēls no dzīves projām. Pats aizgāja labprātīgi, un tas bija liels lūzuma mirklis manā dzīvē, un es sapratu, ka, ir cauri. Nāca man depresija, nāca man stulbas domas galvā, nāca man aizmešanās alkoholā, lietoja alkoholu nežēlīgi. Dzēru. Parasti pēc šīm dzeršanām bija tā, kad miru gandrīz nost, bet vienmēr lūdzu Dievu, Dievs paglāb mani, meklēju ceļu pie Dieva. Gāju uz baznīcu, lūdzu mācītājiem palīdzību, meklēju visādi, bet nevarēju nekādi rast sevī šo mieru. Un tad man tā kā saulīte uzspīdēja ļaudonā, kad Cintija atvēra šo mājas grupu. Arī sākumā gāju šo mājas grupu, pa vidu tik alkohols lietots. Bet es jau sapratu, ir kaut kāds gaišums dzīvē, kad es varu taču iziet no tā visa. Un tad bija tas, kā jau teicu, ļaudonas liecībā, tas smagais brīdis, 25. martā pagājuši, kad gribēju sev darīt galu, bet nosolījos nē. Paldies arī Cintijai, viņas māsai Vinetei, kas man sniedza šo palīdzīgo roku tajā brīdī, jo bērniem to stāstīt neuzdrošinājums. Man vēl ir 2 meitas, negribēju viņas biedēt ar visām šīm trakajām lietām, kas bija manā galvā. Un tad, kad es aizbraucu 27. martā uz to atbrīvošanu Madonā, un kad mani atbrīvoja no sātana važām, kad es špļāvu, kad es elsoju, kad es tiku brīva no tā visas, es vēl ilgi kratījos drebuļos, un es sapratu, ka no manis kaut kas ļauns ir izgājis. Es sapratu, ka ar mani viss būs labi. Un to miera sajūtu, kas ienāca manī tajā naktī, es nevarēšu nekad aizmirst, jo tā bija pasakaina sajūta. Es iegūtu tādu mieru, ko savas dzīves laikā nekad nebija iegūsi. Caur šo atbrīvošanu, un tad es arī sapratu, ka tā ir mana otrā dzimšanas diena, ko es arī steikusi un teikšu mūžīgi. Kad 27. martā es esmu piedzimusi par jaunu, un ka savu dzīvi tagad es veltu Dievam. Un arī lūdzu, ļoti cītīgi lūdzu no rītiem vakaros, es lūdzu par saviem cilvēkiem, par tiem, kuriem es redzu tādas pašas problēmas dzīvē, kā ir man, kas ir skarti ar alkoholu, kas ir skarti ar bērniem, kuri arī bērni atkarībās. Es lūdzu par šiem cilvēkiem, es cenšos viņiem palīdzēt. Un Dievs manas lūkšanas arī uzklausa, un es pateicos Dievam. Iet jau visādi. Es priecājos par savu brāli Jāni, kuru es esmu izlūkus, kuru ir izlūkus visa mūsu draudzene. Arī brālis ir ticis brīvs no atkarībām, un paldies Dievam. Viņš man tagad ir liels atbalsts, un es zinu, ka es arī izlūkšu visu savu pārējo ģimeni, es izlūkšu savus atlikušos 2 brāļus, es izlūkšu savu vīru, es izlūkšu savus kaimiņus, savus draugus, savus paziņas. Es ticu, ka es izlūkšu, jo Dievs ir visu varošs, Dievs ir visu darošs, Viņš man palīdzēs. Viņš palīdzēs mūsu draudzei pieaugt.
Es ticu, ka arī Jaunkalsnavā būs sava draudze, ka jūs cilvēki nāksiet pie Dieva. Es ticu, ka kungs darīs šeit lielas lietas, tāpat kā viņš dara lielas lietas arī jau Ļaudodā un Madonā, visā novadā. Es ticu, ka kungs darbosies mūsu dzīvēs un viņš būs mūžīgs. Tāpēc novēlu jums būt stipriem Jēzu Kristu, nepadoties šai laicīgajai dzīvei, kas mūs ļoti nomoka, bet paļauties vienmēr un visur tikai un vienīgi uz Dievu. Paldies jums!